Daudzi klienti jau laikam zina un pazīst mani un mūsu brendus, ar kuriem mēs tirgojam. Šobrīd gribu pateikt, ka jā, tiešām brendu izvēle un apģērbi, kurus mēs piedāvājam mūsu veikalā, tas nav nemaz tik vienkārši. Šobrīd es gribu parādīt dažus modeļus, ko es pati personīgi izvēlējos saviem bērniem, jā, un arī turpinu. Man rokās ir softshell kombinizoniņš, kurš der tādam siltākam rudenim līdz kādiem +5, +8. Gribu pieminēt, ka tas temperatūras režīms, ko mēs norādām mājaslapā, viņš ir aptuvens. Jums vienmēr ir jāņem vērā jūsu personīgā bērna īpašības, vai viņš ir tāds salīgāks vai otrādi. Visi softshell kombinizoni un jāciņas, kuras ir mūsu veikalā, viņas ir ar membrānu 10 000 mm pārsvarā, kas arī ir ūdens nesaurlaidīgi un elpojoši. Tādam jau vēsākam rudenim ir labi varianti jāciņām biksēm, kas ir ar nelielu siltinājumu. Tas parasti ir vai nu 40 grāmi jāciņām, vai no 80 un 100 grāmi ir varianti atkarībā no brenda. Un viņi jau noteikti jums derēs līdz kaut kādai nulē, jo viņi ir siltāki. Īpaši, ja pavilk kādu flīsi jāciņu apakšā, tad noteikti nulē, pat nelielā mīnusā bērni nenosals. Un kopā ar jāciņām var kombinēt arī starpsezonas bikses. Šīs ir no Lena brenda ar 45 grāmu siltinājumu, arī tiešām ļoti forši elpojoši, ūdens nesaurlaidīgi ar membrānu, kuros bērni var viegli kustēties, dārziņā iet uz skolu un pavadīt brīvi laiku. Tādas flīsa jāciņas vai flīsa kombinizoniņas ļoti forši var kombinēt vai no starpsezonas apģērbiem, vai pat arī ar jakām, kas jums palikuši vieglākas no vasaras. Pavelkot apakšā flīsa jāciņu, vienkārši jūs ilgāk varat nostaigāt ar to. Šogad ir atnākuši no Reimas flīsa jāciņas, viņa ir ļoti mīksta, patīkama. Manai meitiņai viņa tiešām baigi patīk. Viņa uzreiz pateica, cik forša, superīga. Tā kā flīsa jāciņas tiešām ir mīkstas, superīgas un foršas, kas jūsu bērniem patiks. Un tālāk, kas jums var noderēt rudenī, tas, protams, ir mūsu iemīļotie starpsezonas apaviņa zābaciņi, kas ir ūdens nesaurlaidīgi. Ar viņiem mierīgi var pavadīt katru dienu dārziņā ejot uz skolu, jo viņi ir elpojoši, nelaidīs ūdeni cauri un principā tiešām ļoti ideāli un var ar viņiem iztikt visu sezonu. Ja jūsu bērns, teiksim, ļoti daudz grib lēkāt pa peļķiem, kas viņam noteikti patīk, un pat tādām dziļākām peļķiem, tad, manuprāt, arī ir obligāti gumies zābaciņi. Un ir manīts, ka daudziem bērniem ļoti patīk tās dziļās peļķes. Viņi sēž tur, lēkā pa viņām, vienkārši skrien, tāpēc gumies zābaki, protams, ir forši.